priekšās te sauc. Jā, Edvīns man pasauca. Kas noticis? Dace, es zinu, ka tu esi gudra un saprotoša meitene, tāpēc es vēlos tev izstāstīt to. Ko? Man nemaz nav viegli šajā pavasarī. Ik katra darbība, ik katra skaņa atgādina operu. Kā man tur patika? Piedodiet, es jūs īsti nesaprotu. Kā es mīlēju dziedāt, bet tā sasodītā balss saišu slimību. Kāpēc tā piemeklēja mani? Kāpēc tieši mani? Visa mana dzīve tik sagrauta. Visu nācās sākt no nulles. Es labāk pasaukšu Edvīnu. Viņš jūs labāk saprot nekā es. Viņš arī labāk sapratīs šo stāstu. Kas tad ir ar Viktoriju noticis? Nav labi. Viņi runā par kaut kādu operu, balsaišu slimību, dziedāšanu, kaut ko vēl tam līdzīgu. Es neko nesaprotu. Operā viss pie Viktorija, manuprāt, vispār nav bijis. Mums nav aizgājis, cik viss man stāstīja. Bet viss būs labi, neuztraucies. Es visu noskaidrošu. Lūdzu, nāc, atsēdies, padzeries ūdeni. Daci tev pasauc. Jā, meteni pārbīgs, un tad kā nezinu, ko būtu redzēt. Kaut kāda opera, dziedāšana, karjera. Kas tas ir? Laikam nāksies kādam to izstāstīt, citādi vairs nevar normāli dzīvot. Saprot, Edvīna, pirms gadiem es biju slavena operdziedātāja. Man aicināja uzstāties pasaules slavenākajās operās. Tā bija gan Metropolitana opernamā, gan Versaļas karaliskajā operā. Tas tik bija kaut kas. Un kas tad notika? Kā tad tu kļuvi par bibliotēkas direktoru? Kādā rītā pamodos un man bija aizkritusi balss, domāju, parastas augstēšanās, pēc pāris dienām taču pāries. Tomēr tā nenotika. Ārsts konstatēja smagu fonostēniju, jeb balsens vājumu. Tas nozīmē, ka vairs nevarēja dziedāt, vai arī man pazustu balss. Šausmas, tas gan ir briesmīgi. Jā, tā tas bija un ir vēl joprojām. Sākumā biju pilnīgi aizmisumā, taču tad sapratu, ka kaut kā nauda būs jāpelna un iestājos vēlreiz augstskolā. Apņēmības gan tev netrūks pēc šāda trieciena. Laiks dziedē visas rētas, taču šobrīd man ir sevišķi smagi, kad nesen izskanēja Siguldas operu mūzikas svētki. Vienmēr esmu gribējis tur uzstāties. Bet tu esi ļoti laba direktora, tu veic visus savus pienākumus. Šeit ir tava īstā vieta. Paldies, Edvīna, tu esi īsts draugs. Par maz esmu tevi novērtējusi. Oho, Žanete zvana. Ko tad atkal viņai vajag? Paklausies, Žanete, es vairs nevēlos ar tevi runāt. Tu vari to vienreiz saprast? Aha, man vienalga, ko tev vajag. Man nav jāizdabā tavām kaprīzēm. Tas laiks ir pagājis. Vairs nezvani, neraksti un nemeklē mani. Es skaidri izteicos. Man vairs nav tev ko teikt. Uz neredzēšanos. Ha. Edvīna, pagaidi. Kas tad patiesībā noticis? Viktorijai iepriekš bijis smags dzīves periods, bet neuztraucies, viss tagad ir labāk. Vai tomēr kas tomēr notika? Viņa kādu zaudēja? Savā ziņā zaudēja gan, jā. Ja tu vēlies par šo tematu plašāk runāt, es domāju, mēs to varētu pie kādas tases ar tēju varbūt. Jā, tad es ātri aizskriešu pakaļ savai virsikai. Pagaid man pie ārdurvīm. Jā. Marija, ko tu izdarīji? Kas tas ir? Man zvanīja Žanete. Es negribēju vairs dzirdēt viņas balsi. Un tāpēc ir jānoslīcina savs jaunais telefons? Kaut kāds bērndārs.
Man ir jāiet, cerams, tu rīt būsi atkal normālā stāvoklī.